Es jau sniedzu pamatojumu, tad, kad es nominēju Kulberga kungu. Pirmkārt, manuprāt, ka bija svarīgi, ka šoreiz atbildība par valsti tiek uzticēta opozīcijas partijas pārstāvim. Apvienotais saraksts ir lielākā opozīcijas. Nu jau tagad pozīcijas partija, gan ne lielākā, bet nu jau kopš vakardienas pozīcijas partija. Otrkārt, manuprāt, un tiešām es šobrīd redzu, ka Kulberga kungs to demonstrēja, viņam piemīt milzīgas darba spējas, enerģija, spēja mācīties, spēja tomēr rast kompromisus, rast nepieciešamo virzību, bet nezaudējot mērķi. Tas, ka šīs 2 nedēļas bija visai veiksmīgas, tas ir labi. Protams, ka šīm īpašībām būs jābūt arī ikdienā, jo lēmumu pieņemšana 4 partiju koalīcijā vēlēšanu laikā ar tomēr nedaudz dažādām katras partijas prioritātēm nebūs viegli, bet tas, ka 2 nedēļu laikā gan šīs spējas, nezaudējot mērķi, visus saliedēt un censties panākt rezultātu tik īstenots, tas ir tas labais. Un visbeidzot, pēdējais, manuprāt, tomēr, ka tas pat, un to es arī atbildēju uz jautājumu jau preses konferencē, tas varbūt nav slikti, ka nav šīs valdības darba pieredzes, jo tam ir savs pozitīvais, tu zini, kā strādā visi tie politikas mehānismi, kā strādā ierēdniecības mehānismi, un dažreiz tu pat nemēģini panākt savu ar tiem cīnoties, un tur jau tāpat nekas nesnāks. Mums ir vajadzīga šī te varbūt enerģija un varbūt arī spēja izlausties cauri kaut kādiem, tādiem, kā es teicu, aizsprostiem, ne tikai politiskiem, bet arī birokrātiskiem.